šis Liepājas ostā ir kārtējais vēsturiskais, tiešām nozīmīgais moments. Tas ir, kad uz jaunu tikko uzbūvēto piestātni, tas ir 51. ar viņas turpinājumu 51. A, kāds agrāk vispār uz kartes nebija, kad nāk pirmais lielais kuģis Panamax tipa. Viņš ir 223 metrus garš, 72 tūkstoši tonu deadweights. Protams, osta nav vēl izrakta tik dziļi, kā viņi varētu vēlēties, lai viņi varētu piekraut līdz maksimālai iegrimē, bet tas jau ir pirmais solis tādā virzienā, uz kuru mēs ejam. Jo ja mēs neattīstamies, apstājamies, un tad ir jāiet atpakaļ. To mēs negribam un ejam tikai uz priekšu. Tāpēc es gribēju vēlreiz izmantot iespēju izteikt atzinību mūsu pilsētas tēviem, kas dabūja naudiņu, lai varētu šo lielo projektu realizēt. Un šobrīd jau neskatoties uz to, ka tā maksimālā projekta dziļums vēl nav sasniegts, pēc kontrakta būs tikai nākošā gada vasaras beigās, bet jau mēs esam spējīgi izmantot tos dziļumus, kas mums ir, un jau, kraut lielākus kuģus ar lielāku iegrimi. Un tā kā es uzskatu, ka tas ir ļoti labs solis uz priekšu, spēcīgs. Un lai te man stāst, ko grib par krīzi vai vēl kaut ko, varbūt tā krīze kaut kur ir, bet ostā mēs to nejūtam. Tā kā varat mūs apsveikt, ka ostiniekus, un mēs esam pārliecināti, ka mums tā izaugsme ir viennozīmīgi, tāda iezīmēta, un viņi turpinās.